šodien Alis šeit pārstāv ļoti radošu salīdzinošu vēl jaunu, bet daudzsološu uzņēmumu Infogram, kur ir visstraujāk augošā kopiena, Infogram kopiena globāli pasaulē. Pareizi, es nepateicu kaut ko par mazu. Ja? Ideāli. Nu tad pastāsti, kas tas ir un ko jūs darāt. Kamēr tu slēdz prezentācijas, var pateikt, ka Alis visi kolēģi ir devušies ārpus Latvijas. Jā, šodien mums ir liela diena. Lielākā daļa komandas ir Amsterdamā, Next Web konferencē, kur šodien tiek publiskota jaunākā Infogram versija. Tas būs maksas versija ar daudz jaunu funkcionalitāti. Tas tā kā šodien 2 dienās tika paziņots. Tā kā jums ir gaiša un bagāta nākotne priekšā. Bet kā viņi līdz tam nonāca? Tev viņi pastāstīs, ka jūs reiz projektors. Vēl kādi jautājumi? Gandrīz jau vairāk no jautājumu. Varbūt tu vari sākt ar to, kā jūs, kuram radās ideja par Infogram? Mēs Infogram esam 4 cilvēki, kopš pagājušās nedēļas 5. Un uzņēmumu dibinātāji ir nākuši no internetu mēdījiem. Lielākā daļa komandas ir no portāla Delfi. Un tur taisot žurnālistiem datu vizualizāciju, kā infografikas, saskārāmies ar problēmu, ka žurnālistiem nav laika veltīt vizualizācijai uzmanību, nav lieku līdzekļu, lai par vizualizācijām maksātu, un visi ir aizņemti un nevienam tas nerūp. Un tad mēs pamazām sākām taisīt infografikas kā maksas pakalpojumu, kas bija ārpus darba. Tad lielākie lietotāji klienti bija DDB un Eiropas komisija, iekšlietu ministrija. Tas bija tāds izmēģinājuma variants. Un tad mēs izdomājām, ka jātaisa rīks, kur šie cilvēki var to darīt paši. Jo arī mums aizņem daudz laika, un tad katram vajadzēja dažādas lietas, bet kopumā vajadzība bija līdzīga. Ir datu formāti, ir jāsaliek tie kopā, un ir tie jāpublicē. Un tad visu šo vajadzību apvienošanai mēs izveidojam rīku, kas jau kopš pagājušā gada februāri ir publiski pieejams, strādā un lietotāji paši to arī dara. Vai kāds no klātesošajiem ir izmantojis Infogram? Viens cilvēks un līdz diskusijas beigām iespējams vēl uzskatīt jautājumu. Un pastāst savu lomu, ko tu tieši dari uzņēmumā? Es esmu kā grafikas dizainere. Es taisu tos datu vizualizācijas formātus, infografikas, zīmēt logas un varbūt šis ir izslaidējis. Parolēģi? Jā. Tas viņa paroli? Infogram? Tas ir Lauras Līzemes dators. Kāds zina Lauras Līzemes dators paroli? Un kā grafika dizainers, tu tieši tu zīmē ko? Grafisko dizainu. Laura Līzema un viņas paroli? Jā, kāpēc neklāts? Tātad, jā, Infogram. Infogram ir radīts ar filozofiju, ka tā datu vizualizācija, tai jābūt pieejamai ikvienam, un tai jābūt ļoti vienkārši saprotamai, jo žurnālisti un blogeri, kurus pieminēju, viņiem nav laika, viņiem īpaši nav vajadzības iedzināties sarežģītās rīkos, un tad pie šīs filozofijas mēs pieturamies radot un strādāt Infogram. Tie ir daži fakti par Infogram, tad šobrīd ir 300,000 lietotāji, tas tika reģistrētie lietotāji, un tiem ir 20% aktīvi lietotāji, kas regulāri atgriežas lapā un rāda infografikas un tos publicē. Kopš pagājušā gada februāra ir izveidot 700,000 infografiku,
Starp lielākajiem lietotājiem var pieminēt Washington Post, kur ir viens bloks, kurš regulāri lieto infogrammu, lai vizualizētu datus. Mēs esam uzsākuši pārunas ar TNS Global. Helsinki un Sanomat ir pirmais lielais portāls Somijā, kas mums ir lietojas. Tad lokāli tas ir ILV, Gēmijas un Dienas bizness, kas ir viena no pirmiem lietotājiem, kas ir iesaistījušies ļoti aktīvi arī rīka funkcionalitātes uzlabošanā, jo regulāri saviem ieteikumiem un komentāriem un pirmajiem embedētiem infografikiem arī reportē visas kļūdas un sadarbojamies. Esam ieguvuši arī industrijas atzinību, konferencēs esam ieguvuši dažādas nominācijas un balvas. Tā starpā ir labākais startups iesācies uzņēmums 12. gadā. Un viss kaut kas cits, ko es varu izlasīt, man aizmugures. Tad, kā darbojas infograms, te ir daži ekrāna šāviņi. Tad, lai izveidot infografiku, lietotājiem jāizdara 4 soļi. Visam vēl viens, kas ir jāreģistrējas lapā. Tad, lai izveidot infografiku, lietotājs izvēlas stilu, dizainu, sakombinē infografiku no 30 pieejamiem datu vizualizācijas formātiem, kurus var kombinēt arī ar video, attēliem, teksta materiāliem un kartēm. Tad var pielāgot izvietojumu, visu klikšķinot, bīdot, ar dubult klikšķi atverās datu izklāja lapa. Un to visu var darīt vienkārši ar dažām pogām. Esam uzņēmuši laiku, cik ilgu laiku aizņem lietotājiem vadīt vienu infografiku. Tas ir 5 minūtes, ja visi dati ir gatavi un sakārtoti. Un tad tieši žurnālisti ļoti novērtē to, cik ātrs ir. Un tad infografiku var publicēt kādā no sociālajiem tīkliem vai iekopēt embed linku savā rakstā. Taču no šodienas ir vēl viens solis, ko lietotājs var izdarīt, tas ir lejuplādēt infografiku un izplatīt to publiski, un tad no šīs dienas ir pieejams arī tās maksas versija. Un šīs divas funkcionalitātes ir vispieprasītākās bijušas līdz šim, jo tad mēs par to arī iekasējam naudu. Iekasēsim. Tad, lietoties var lejuplādēt infografiku. Lieliem korporatīviem uzņēmumiem ļoti svarīgi ir datu privātums. Piemēram, tur apdrošināšanas kompānija, kura nedrīkst publiskot savus datus, tad viņi lietotu šo privātuma funkciju. Tad ir daži, par radošumu runājot, es varu biedējuši vārds, tas tā kā mākslinieks nosaukt mākslinieks, tā kā lamvārds, bet starp nopietniem infografikiem ir arī daži tādi interesanti izveidoti, piemēram, saturiski, par alus cenām Eiropā, vai šeit ir infografiks par Rembo, cik viņš ir nogalinājis cilvēku. Zilā līkne ir ar kreklu, zaļā bez krekla, kopskaitā. Tad ir Angry Birds lidojuma trajektorija radīta ar infografiku līkni. Tur katram putnam bija sava līkne, zeltameistru caurškā. Un ļoti interesē, kā var aprēķināt, tas tā kā izdomāt, kur tas punkts būs, lai izveidot. Tad šis ir mūsu pašu izveidots infografiks, tā kā čārts bija, varbūt tas ir kā paraugs, kā mēs radoši runājam ar saviem lietotājiem. Bija meitene, kas prasīja, vai mums ir vienraģu čārts. Un tas bija ļoti ilgi joks iekšējā komandā, un tad programmētājs izveidoja vienraģu diagrammu. Tur ir 3000 punkti, kas ir sākumā bilde, vektoru bildi, kur pārvērt čārtā, un tad šai meitenei reizes satīja, jā, mums ir vienraģu. Tas bija ļoti priecīgs notikums. Tad vēl radošuma sakarā es varētu iepazīstināt vēl vienu personāžu, kas ir infogramā, tas ir Gifo. Kopš dažus mēnešus mēs ieviešam lapā dzīvojošu nacionālo dzīvnieku, kas ir nācis no tālas planētas, kurā ir sakārtota informācija, un tad viņš ir nācis pie mums cīnīties un sakārtot to mūsu vietā. Tad Gifo dzīvos lapā un paziņos par nobrukušu saitu, kas drīz būs atpakaļ.
vai sadiferencējas lietotājus grupās, kas ir tā kā izglītības vai uzņēmēji. Un, jā, tas ir arī stāsts par sadarbošanos ar vietējiem radošajiem cilvēkiem. Šī GIFA autors ir Oskars Pavlovskis, animators un dizainers un mākslinieks. Tā kā tas laikam bija viss par radošumu.